Labvakar visiem! Prieks jūs Ecco, tik kuplā lokā. мы вызвали. Что я когда с ним разговаривал, Jā, он говорит, jā, mikrofonu lūdzu. Jā, man ir patiešām prieks redzēt, ka šeit esat ne tikai mani studenti no dietoloģijas kursa, bet arī citi spa school studenti vai bijušie studenti. Tas tiešām mani ļoti, ļoti iepriecina. Es laikam pamazām sākšu, lai mēs nekavētos, kāds mums šodien ir plāns. Tātad mums būs lekcijas, jums izstāstīšu to, ko es gribu izstāstīt par uzturu bagātinātāju izvēli, uz ko mēs skatāmies, kas varētu būt pats svarīgākais, tas varbūt, ko jūs nezinājāt. Es ļoti ceru, ka es izstāstīšu jums patiešām kaut ko jaunu, kas jums arī noderēs turpmāk. Jo uztura bagātinātāji, tas, protams, tas mums attiecās pie pārtikas, ja, kā mēs zinām, uztura bagātinātāju nozare vispār pārvalda pārtikas un veterinārais dienests. Un, nu, sanāk tā, ka Latvijā tas ir pielīdzināts pie pārtikas, vai ne? Bet īstenībā tā tas gluži nav. Jo, protams, uztura bagātinātāji ir diezgan aktīvas vielas. Un tās devas mēdz būt dažādas, tās formas mēdz būt dažādas, un, protams, mums vajadzētu tomēr apgūt zināšanas, kas mums palīdzēs izvērtēt, ko tad mēs varam lietot ikdienā un ko tad vajadzētu, kam vajadzētu iet tālāk. Ja? Tātad plāns ir sekojošs. Es jums izstāstīšu to, kas ir svarīgs, tas, ko es sagatavoju priekš jums tieši šodien. Tālāk, lekcijas laikā es ļoti gribētu arī, lai mums būtu ar jums diskusija. Man ir ļoti svarīgs jūsu viedoklis par uzturu bagātinātājiem. Tas ir instruments, ar kuru es strādāju, un man ir ļoti svarīgi zināt, ko vispār par to lomu un par izvēli domājat jūs. Un beigās mums arī būs, es mēģināšu atstāt laiciņu arī jautājumiem. Es ļoti ceru, ka jautājumi būs. Вопросы вы можете задавать и на русском языке, kому как удобнее. Un tādā veidā mēs ar jums tad šodien arī virzīsimies. Jā, ja rodas jautājums uzreiz, jūs varat rakstīt to čatā. Tā būs vieglāk droši vien man pēc tam. Un, nu, un arī neapstāties visu laiku pa ceļam. Es labprāt iepazīšos ar tiem, kuri mani nepazīst. Mani sauc Inna Gelere, es esmu uztura zinātniece. Strādāju šobrīd Spa School, no kurienes droši vien, ka jūs arī par mani uzzinājāt. Tātad, ar ko es vispār nodarbojos? Preventīva pieeja veselībai, tas ir tas, ko es ļoti, ļoti atbalstu, un tas, pie kā es strādāju savā profesionālajā dzīvē. Un ko tas praktiski nozīmē? Es un citi uztura speciālisti, uztura zinātnieki, cilvēki, kas ir saistīti šādi vai savādi ar uzturu, mēs, protams, esam par to, lai cilvēkam saglabātu veselību, nevis ārstēt dažādas slimības. Mana misija darbā ar klientiem ir iemācīt gūt prieku no rezultātu sasniegšanas procesa. Jo, protams, tas ir fantastiski, un burvīgi, kad mēs esam sasnieguši rezultātu, kuru gribējām, kuru vēlējāmies. Piemēram, nomest 20 kg vai uzlabot kuņģa un zarnu trakta darbību, bet kas tad tālāk? Un šeit es sapratu, ka mana misija ir tomēr izstāstīt cilvēkam pieejamajā valodā par to, ka īstenībā nekas nebeidzās, un tas ir jūsu dzīvesveids. Un mēs to mācīsimies ar jums baudīt.
Mana izglītība, man ir divas maģistratūras veselības jomā. Pirmā ir 2018. gadā veselības vadībā, un otra ir 2000, apgūta 2024. gadā jau uzturzinātnē šeit Latvijā. Stradiņu universitātē kopā ar Latvijas universitāti un LBTU. Viņiem bija kopīgā programma. Un strādāju profesionāli šajā jomā kopš 21. gada. Kāpēc šī tēma par uzturu bagātinātājiem ir aktuāla tieši jums? Pirmkārt, droši vien, ka lielākā daļa no jums, es ļoti atvainojos, man te cilvēki gaidīšanas rindā, es mēģinu uzreiz viņus ielaist. Mēģināšu to darīt tā paralēli. Lielākā daļa no jums, es pieļauju, strādā ar klientiem. Varbūt arī nē, varbūt es maldos, bet jūs man izstāstīsiet. Un tad, kas notiek ar cilvēkiem, kas strādā ar klientiem veselības aprūpes un arī skaistuma jomā? Klienti bieži meklē padomus par uzturu bagātinātājiem no speciālistiem, pie kuriem vēršas. Un tas var būt ne ārsts, tas var būt ne uztura speciālists, jo viņš uzskata, ka, nu, laikam nav tik nopietna tā problēma, lai vērstos pie uztura speciālista. Un tad viņš vēršas pie jums, pie fitnes trenera, pie kosmetologa, pie masiera, ja, nu, kas nu vēl jogas pasniedzēja, ja, pie jebkura speciālista, kuram viņš uzticās. Un tad, protams, jūs varat ignorēt šos jautājumus, jūs varat nekādā veidā vispār nepiedalīties, bet jūs arī varat sniegt savu viedokli, kas ir pamatots. Un tas arī veicinās klientu tālāku uzticēšanos. Izpratne par kvalitāti ļauj jums, kā speciālistiem, kritiski izvērtēt produktus, kuri ļoti plaši ir piedāvāti tirgū. Nu, un, protams, izvairīties no maldinošām reklāmām. Mēs katru dienu redzam reklāmu visās aptiekās un ne tikai internetā. Mums visu laiku stāsta un piedāvā visādus produktus, interesantus, burvīgus uztura bagātinātājus, kas uzlabos jūsu dzīves kvalitāti. Tad kas no tā visa mums ir patiesa? Protams, mums ir nepieciešama kritiska domāšana, lai mēs varētu to izvērtēt. Lai mums būtu tā kritiska domāšana, mums ir jābūt zināšanām. Spā speciālisti, jogas pasniedzēji, fitnes treneri bieži strādā ar klientiem, kuri kopumā vēlas uzlabot savu vispārējo veselību un labsajūtu. Un uztura bagātinātāju kvalitātes izpratnē ir svarīga, lai veicinātu šo te holistisku pieeju, jo tā ir vienkārša sastāvdaļa. Vai ne? Mēs varam runāt, protams, par uzturu, un tā ir bāze. Tas ir tas, ko mēs apgūstam kursā ar tiem, ko es šobrīd redzu arī no mana kursa. Paldies, ka ieslēdzāt kameras. Tas man ir papildus prieks. Jā, visus redzu. Visus redzu. Un holistiska pieeja, protams, tā ietver sevī dažādus jautājumus. Un jautājums par uzturu bagātinātājiem var būt viens no tiem. Pat jogā, pat ajurvēdā mēs zinām, ka tiek izmantotas zāles. Un uzturu bagātinātājs tas nav kaut kas, kas ir tīri farmaceitisks vai ķīmisks vai pret dabas likumiem. Tas pilnīgi tā nav, jo uztura bagātinātāji ietver sevī ļoti, ļoti plašu vielu klāstu. Es jums gribu izstāstīt par lielu pētījumu, kas tika veikts ļoti nesen. Tas bija šogad. To veica Biora laboratorija. Droši vien, ka esat dzirdējuši. Viņi veica visādas ļoti, ļoti sarežģītas analīzes un gan arī pēta pārtiku, ko mēs ēdam, ko mēs pērkam lielveikalos. Viņi testē katru partiju, lai tā būtu atbilstoši tam, kas ir uzrakstīts. Un Biors šogad pētīja uzturu bagātinātāju
tirgu. Kas tad vispār notiek Baltijas valstīs? Un statistika mums rāda, ka 90% Latvijas iedzīvotāju lieto uztura bagātinātājus. Es nezinu, kāpēc viņš man ir tā kaut kā dīvaini. Es pazūdu. Nu, labi, cerams, ka jūs mani dzirdat, un tas ir pats svarīgākais. Viņi pētīja Baltijas tirgu. Kas notiek ar uzturbagātinātāju lietošanu? Tātad Latvijā tie bija 90% cilvēki, kas pateica, jā, es lietoju uzturbagātinātājus. Lietuvā tie bija 83% un Igaunijā vismazāk. Vismazākais īpatsvars bija tieši Igaunijā un vislielākais īpatsvars, kas pārtraukuši lietot. Tas ir, manuprāt, ļoti, ļoti svarīgs kritērijs. Tātad kaut kas tirgū vai mārketinga jomā ir noticis, ka tie cilvēki ir, nu, maldījušies, ja? Saprata, ka laikam tur ir mārketings un visi mēģina pelnīt naudu, ka tas nekas nedarbojās un viņi ir pārstājuši to visu lietot. Un tad bija interesanti, viņi arī izpētīja, kāpēc cilvēki nelieto uztura bagātinātājus. Es gribu uzreiz šeit pateikt, ka biolaboratorijas mērķis noteikti nebija veicināt cilvēku, teiksim tā, pozitīvu attieksmi pret uzturu bagātinātājiem. Ne, tas nebija par to. Un tas tā nav, nezinu, teiksim, mēnesis aptiekas kampaņa, kas vienkārši gribēja parādīt, ka uzturu bagātinātāji ir ļoti svarīgi. Mēs parādīsim jums, ka sabiedrībā cilvēki ir atbalsta un jūs arī, tad lūdzu atbalstiet. Ja? Nē, šeit bija pilnīgi cita interese. Viņi tiešām rīkojās sabiedrības labumā. Kas par to maksāja? Droši vien, ka tā bija valsts nauda, un tur tiešām nebija nu, tā komerci interese iekšā. Un tātad, kāpēc cilvēki nelieto uztura bagātinātājus? Vispopulārākā atbilde 38% bija nešķiet, ka būtu nepieciešams, vai uzskatu, ka uzņemu visas uzturvielas ar uzturu. Īstenībā es tā arī domāju, un tas ir tas, ko man pārsvarā saka cilvēki, kas nevēlas lietot uztura bagātinātājus. Un neskatoties uz to, ka es, protams, nekad neslēpu to, ka es strādāju ar uztura bagātinātājiem un uzskatu, ka mums tie ir nepieciešami, bet, protams, mums ir jāizvērtē, kas tad tieši mums ir nepieciešams, kādā mērā, kādā devā, kādā formā un tā tālāk. Un viss tas, protams, ir ļoti, ļoti svarīgi, bet kopumā, protams, uztura bagātinātāji ir jau šodien tāda svarīga mūsu dzīves sastāvdaļa. Un tikmēr, protams, es arī satieku ļoti bieži cilvēkus vai nu uz konsultācijām, vai nu projektos, kas saka, nē, tu man labāk par pārtiku, pasaki man, kādi tur ķiploki un kāposti man jāēt un cik bieži, bet par tām visām tabletēm un kapsulām man nevajag, ja, stāstīt. Tāpēc es esmu pilnīgi, nu, realitātē, ja, šajā ziņā es saprotu, kas notiek un kāpēc cilvēki, piemēram, negrib lietot uztura bagātinātājus, kāpēc viņi ir vīlušies varbūt, ja, bet skatoties uz to, ka jūs šodien esat šeit, es pieļauju, ka laikam no jums lielākā daļa tomēr domā savādāk. Domā ne tā kā šie te 75%. Varbūt arī nē. Izstāstīsiet man. Vēl ļoti populāras atbildes bija aizmirst ikdienā regulāri lietot, tāpēc nav nekādas jēgas, vai nu pārāk dārgi, tas tiešām ir dārgi. Jā, mēs te, protams, visi piekritīsim, it tīpaši, ja tu izvēlies lietot uztura bagātinātājus regulāri, nevis, piemēram, tur, nezinu, pieņemt kursa veidā nopirkt sev 3 magnija burciņas, un tad 3 mēneši pagājuši, un tad, nu, viss, nu, tagad es varu atpūsties un nedaudz ietaupīt. Protams, ja jūsu izvēle ir tomēr atbalstīt sevi, savu veselību ar uzturu bagātinātājiem ikdienā un regulāri, tad tas jau ir, tas nav lēti, ja? Tas jau ir, nu, pamanāmi mūsu budžetā.
Cilvēki arī mēdz teikt, nezinu, kuri ir labi, kuri nē, tie nav efektīvi, uzņēmumi pietiekami ar uzturu. Ārsts, farmaceits vai uztura speciālists mani atrunāja. Tā ir teikuši 2% respondentu. Tas mani tiešām nedaudz pārsteidza, lai farmaceits atrunātu lietot uzturu bagātinātājus. Farmaceiti saņem no tā visa naudiņu un kāpēc viņi tā rīkojas? Nu, droši vien, ka ir vīlušies paši, vai ne? Katrs cilvēks taču var arī, katram var būt savs viedoklis personīgais. Tāpēc man tagad ir interesanti uzzināt no jums. Jūs varat uzrakstīt čatā, lietoju, nelietoju uzturu bagātinātājus, vai nu varbūt kāda ir drosmīga pieslēgties šeit diskusijā un pastāstīt vispār, kāda ir attieksme, kāpēc lietojat, kāpēc nelietojat, kāda ir filozofija vispār šajā ziņā. Vai mēs varam šobrīd dzīvot bez uzturu bagātinātājiem, vai nu tie ir nepieciešami? Ko jūs par to domājat? Labvakar. Vakar. Labvakar! Es Mani kaut kā sauc Vija. dzirdu savu atbalstu. Mēs divi tā runājam. Mēs ļoti runājam, jā. Jā, labi, tad es došu priekšroku lūdzu. Jā, mani sauc Vija, es strādāju poliklinikā, dermatologu māsā un ārsta palīdz, jā. Uztura bagātinātājus lietoju, vairāk kā 10 gadus noteikti. Man ir vairākas autoimunas saslimšanas un vienkārši bija tāda pieredze, ka es saku mācīties, saku lasīt, jo es sapratu, ka ar medikamentiem, nebūs tikai, ka vajag tur labi fizikāla terapija un fizioterapeiti, bet plus uzturbākātinātāji. Dažus lietoju bez pārtrauktiem, tas ir glikozamīns abosvēlies ekstraktu, omēgu, D vitamīns. Pamatā man ir tā, kursiem es jau zinu, ko man lietot, ko man nelietot. Man ir 57 gadi, izgāju uz osteoporozi, man viņas nav, kaut es saku, man ir autoimunas saslimšanas vairākas. Menopauze man ir no 40 gadiem. Jūs pats secināt, kas tas ir, un, protams, pacientiem, es tā stipri neuzbāžos, bet, ja viņi man prasa, es noteikti rekomendēju īpaši tā kā dermatologu, omegu lietot, D vitamīnu, vienmēr saku, ka vajag sataisīt analīzes, vispār vienmēr visiem iesaku, bet, protams, vajag zināt, kādas firmas, ne visus pēc kārtas, jo ir tāda pieredze pacientiem, ka te bija teikts, ka, nepalīdz, es lietoju, nav nekādas jēgas, un es ēdu ļoti labi. Es uzreiz tad prasu, ja, piemēram, vīrietis kaut kur pāri 50, tad es ļoti labi ēdu. Es saku, kā jums kuņģu zarnu trakts strādā, vai viņš jūs sūdz, vai, oi, nē, man tas un tas, es saku, rezultāti. Tāda mana pieredze. Paldies, Vija. Man tiešām prieks dzirdēt, ka mūsu veselības aprūpes speciālisti ir pozitīvi noskaņoti pret uzturu bagātinātājiem, jo pārsvarā es tieši no veselības speciālistiem dzirdu pretēju viedokli. Tāpēc man ir prieks to dzirdēt un prieks arī dzirdēt, ka jūs kopumā jūtaties labāk, jūtaties labi, neskatoties uz autoimūnām saslimšanām, un osteoporozes nav. Kā mēs zinām, lielākā daļa sieviešu pēc 50, 55 jau cieš no tātad pazemināta tā kaulu blīvuma, un tas jau ir redzams uz deksa. Tāpēc liels paldies par jūsu atsauksmi. Jā, un es principā, kad sāku lietot, es taisīju analīzi, matu analīzi, tas bija Polijas laboratorija. Tagad pēkšņi neatceros viņa, bet tur matus vajadzēja sūtīt no saknes atgriezt, un tur bija ļoti smalki aprakstīt, tas bija pamatiem, ar ko es sāku. Jā, tā ir forša analīze, tā ir tiešām ļoti, ļoti precīza, viena no precīzākajām. Bet Jā. Pareizi jāsakopja mati, un tur arī ir, protams, kam jāpieskata līdzi. Liels paldies! Vēl mums vēlējās izteikt savu viedokli arī. Es nezinu, kā jūs sauc. Just 10 3 9 2 5.
Jā, labvakar. Mani sauc Jana. Diemžēl man kaut kā nepiedāvā ierakstīt savu vārdu, un es tā pieslēdzos, kas tur bija, laikam kādreiz ieslēdzos ar tādu username un palika atmiņā. Es neesmu cilvēks, kurš pie kā nāk jautāt par uzturu bagātinātājiem vai vispār par uzturu. Esmu tāds, es teiktu, prasmīgs lietotājs, kurš ikdienā trenējās un kam ir interesi par tēmu. Tāpēc arī esmu šeit, no savas puses, es esmu, pētu pēc savas pieredzes, pēc to, ko saka un dara mani draugi, nemēģinot iejaukties viņu domāšanas veidā, bet ieteikt kaut kādus palasīt literatūru, varbūt par tēmu, ja tāda ir pie rokas, bet kopumā izdzīvot bez uztura bagātinājuma šobrīd ir arvien grūtāk, jo pārtikas kvalitāte pazeminās un arī dažas vitamīnus un minerāļus arvien grūtāk dabūt ēdienā. Līdz ar to sekot līdz savai asinsainei reiz gadā būtu ļoti forši, lai zinātu, kā tur mums iet svarīgākas pozīcijās. Arī ņemot vērā mūsu dzīves reģionu, D vitamīns ir ļoti svarīga mūsu sastāvdaļa dzīves, ko arī vieglāk, protams, dabūt uzturu bagātinātāju veidā. Un arī, man liekas, tas nosaukums pat bagātinātājs nozīmē to, ka tam jāpalīdz dabūt to, ko varbūt nesanāk dabūt ēdot. Jā, jo ne katrs no mums arī esot uztura speciālists vai dietologs var tā 100% nokomplektēt, jo vai tad būtu jāēd par daudz, vai kaut kādas atsevišķas sēdienu kategorijas būtu jāēd par daudz, kas varbūt negaršo, vai arī tā nevar saņemties. Ja? Līdz ar to vienkārši prātīgi lietot, zināt, kas tev šobrīd ir vajadzīgs organismam, gan ieklausīties, gan arī sekot analīzēm. Man liekas, tad viss būs kārtībā, arī nevajag pārspīlēt. Jā, liels paldies jums, Jana. Tiešām piekrītu katram vārdam. Par mūsu reģionu tas arī vispār īpašs stāsts. Mums arī endemiska zona arī joda deficīta ziņā, tātad mums katastrofiski trūkst jods. Un ja mēs nelietojam vismaz jodētu sāli, tad, vai zivis regulāri, jā, tad, ir, protams, ļoti, ļoti riski lieli mūsu vairogdziedzerim. Tas ir svarīgs moments, jā, un arī augsne. Mūsu augsne vairs nav tā pati augsne, kas ir bijusi pirms 50 gadiem. Ir veikti vairāki pētījumi, un tiešām milzīgi pētījumi, kur skatās jau kopš 90. gadiem, kas tad notiek ar to mineralizāciju un vitaminizāciju visiem augiem, kas mums nāk vispār no augsnes. Un, protams, tā procentuāla daļa uztura sastāvdaļām, ja uzturvielu daudzums tajos augos ir dažreiz līdz pat 70% zemāks nekā tas bija pirms 50 gadiem. Tāpēc mēs pilnīgi savādāk ēdam, un tas arguments, ka kādreiz taču mūsu vecmāmiņas nezināja par uzturu bagātinātājiem. Pirmos vitamīnus atklāja pirms 100 gadiem, un kamēr tie nonāca līdz mūsu vecmāmiņām, pagāja vēl 80 gadi. Tāpēc, protams, tas viss nebija pieejams, bet nebija arī tik lielas vajadzības. Un, protams, hroniskais stress, kurā mēs dzīvojam šobrīd, tas arī nav salīdzināms ar to, kas bija pirms 30, 40, 50 gadiem. Pirms 30 tur tas jau ir tāds zem jautājuma zīmes, ja, bet pirms 50, 60 gadiem, protams, tie bija citi laiki, un tas stresa līmenis cilvēkiem nebija tāds. Viņiem bija izdzīvošanas jautājumi, bet runājot par kortizolu līmeni, par stresu, kurš ikdienā mums parādās dēļ tā, ka mēs esam informācijas tajā lokā, milzīgas informācijas, tad, protams, tas nav salīdzināms. Paldies tiešām par jūsu viedokļiem. Mēs turpinam arī, tagad beigsim ar to pētījumu. Tas tiešām bija interesants pētījums, jūs to varat atrast internetā, arī papētīt, kas tur vēl bija viņiem, kādi jautājumi, ja jums būs tāda interese. Bet kopumā, kas man bija interesanti, kas tad ieteica cilvēkiem uztura bagātinātāji, kāpēc viņi vispār sāk tos lietot? Un gandrīz 50% pateica, es pats izdomāju. Es tur varbūt kaut ko palasīju. Protams, mēs neko paši nevaram izdomāt. Droši vien, ka tā informācija vienkārši nāca, mēs jau nezinām, no kurienes. Mēs zinām, ka D vitamīns ir jālieto, jā.
Bet tā pa lielam, protams, šodien mēs jau nevaram atpazīt, kas tad nāca no sociālajiem mēdījiem, kas tad nāca no kāda influencera, ja, jo mēs redzam, ka influenceri šeit tikai 5%. Nu, es tā pieņemu, ka vienkārši cilvēks nevar pateikt godīgi, ka es esmu tiešām influenceri paklausījies, un tāpēc arī nopirku sev tos uzturbagātinātājus. Treneris 3%, ģimenes locekļi 16%, uztura speciālists vai fizioterapeits 15%. Jā, tā kā cilvēki tiešām uzticās, tie 15% ieklausās tam, ko saka speciālisti, un tad attiecīgi rīkojās. Ārstējošais ārsts 45%. Šobrīd ārsti tiešām jau sāk aizvien vairāk ieteikt tos uzturbagātinātājus, bet problēma ir tajā, ka viņi tiešām neko nezina. Un šeit mans arguments ir pilnīgi pamatots, jo uztura zināšanas mūsu ārstiem medicīnas skolā vispār nepastāv. Viņiem ir izvēles kurs, B kategorijas kurs, manuprāt, tas ir tā kā uzturu viņi var izvēlēties, mācīties vai nemācīties. Un izmācīties par ārstu 11 gadus un vispār nesaņemt nekādas zināšanas ne par pārtikas nepieciešamību, svarīgumu un tās lomu cilvēka veselības veicināšanu, ne par uzturu bagātinātājiem. Protams, manuprāt, tā ir ļoti milzīga veselības jomas problēma, veselības aprūpas jomas problēma. Bet tā ir tā realitāte šodien. Ar to mēs dzīvojam, to mēs pieņemam, tāpēc mēs vienkārši iegūstam tās zināšanas paši. Tātad, kādas ir tad konkurences priekšrocības, kas mums ir jānovērtē, pirms mēs pieņemam savu lēmumu? Ražošanas materiālu kvalitāte. Vai tās sastāvdaļas ir dabīgas vai sintētiskas? Un kāda ir tīrība? Vai nav smago metālu, pesticīdu, toksīnu, vai tas ražotājs vispār pēta to smago metālu sastāvdaļu tajā produktā, tajā sastāvdaļās, ja? Jo tā, realitāte ir tāda, ka šodien mums nav nekādas prasības. Ražotājs var neveikt pilnīgi nekādas pārbaudes, jo tas netiek reglamentēts. Protams, ir tur noteiktas normas, kuras nedrīkst pārsniegt, bet tā pa lielam tās normas ir ļoti kritiskas, teiksim tā. Ja tur, piemēram, tūlīt mēs par jums pieiesim pie smagajiem metāliem un par to daudzumu, to pieļaujamo daudzumu, tā ir tiešām atsevišķa tēma, par kuru es gribu parunāt šodien. Bet tā tīrība, tas ir jautājums, kurš nav reglamentēts, gandrīz vai. Un tāpēc mums, protams, šeit ir jāuzticās tam ražotājam, kuru mēs izvēlējāmies. Mums ir jāzina, vai tas ražotājs tiešām seko līdzi tīrības, tātad to sastāvdaļu tīrības kvalitātei un arī nodrošina informāciju par sastāvdaļu izcelsmi. Tā ir informācija, kam jābūt pieejamai mājaslapā. Vai mēs to darīsim, vai mēs to pētīsim, vai mēs iesim uz katra ražotāja mājaslapu un skatīsimies, ko tad viņš tur piedāvā, ko viņš tur stāsta par saviem produktiem, par savu kvalitāti, tas jau ir cits jautājums. Bet tā ir tā informācija, kurai ir jābūt pieejamai. Ražošanas standarti, mums ir vairāki kvalitātes standarti, mums ir GMP, mums ir TGA, NSF, ISO, Kasher, Halal, tie ir tie galvenie, tie ir tie lielākie, un tad tālāk, protams, tas certifikātu klāsts ir milzīgs. Un kā es jau ieminējos, neviens no šiem certifikātiem nav obligāts. Jūs zināt, jūs rītdien varat pamosties no rīta un izlasīt, kā Inna Geller ir izlaidusi savus uzturu bagātinātājus. Tas ir vienkārši. Man ir jābūt finansējumam, un tas jautājums ir ļoti, ļoti viegli paveicams. Vienkārši es noslēdzu līgumu ar kādu no ražotājiem, kurš strādā ar private label, un es tad uzlīmēju smuku foršu etiķeti, uzrakstu Inna Geller Nutrition kaut kas tāds, un forši jūs varat nopirkt magnīju no Innas Gelleras. Kā jums tāds biznes? Cik laba būs tā kvalitāte, protams, tas ir liels jautājums. Varbūt jūs uzticēsieties man,
Un jūs padomāsiet, nu, viņi taču zina, ko viņa dara, viņa saprot uzturzinātnē, nutricioloģijā, viņa droši vien, ka ir papētījusi tās sastāvdaļas. Bet varbūt arī nē, varbūt arī viņa vienkārši izdomāja veidu, kā nopelnīt naudu. Un viņa to var izdarīt. Ja, es to varētu izdarīt. Man ir visas iespējas to izdarīt, jo tiešām pārtikas un veterinārais dienests viņi skatās uz vadlīnijām, uz normām, reglamentētajām no Eiropas, un tur ir tādas kopējas, ļoti kopējas prasības. Un vai jums ir ISO certifikāts, kā jūs veicat visas kvalitātes darbības savā uzņēmumā, savā ražošanas vietā, tas nevienu īsti neinteresē. Zinātniskā pierādījumu bāze, vai tiek veikti klīniskie pētījumi, šeit ir ļoti liela starpība, kas atšķir farmāciju no uzturbagātinātāju nozares. Jo farmācijā ir jāpaiet vismaz 10 gadiem, pirms tas produkts var iziet tirgū. Pirms Ozempiks izgāja tirgū un cilvēki varēja to iegādāties ar recepti, pagāja vismaz 10 gadi. Tie bija klīniskie pētījumi. No sākuma in vitro laboratorijā, pēc tam tur tālāk uz žurkām, tālāk uz cilvēkiem, un tikai tad tas kļuva pieejams, kad tas izgāja visus tos nepieciešamos klīniskos pētījumus un dabūja to nepieciešamo pierādījumu bāzi, ka tas ir drošs un efektīvs. Uzturabagātinātāja jomā nav noteikta nekāda nepieciešamība veikt klīniskos pētījumus. Tāpēc, ja ražotājs veids klīniskos pētījumus, viņš to norāda, viņš parāda, kādi pētījumi tika veikti, kādiem produktiem, kādi bija rezultāti, tā ir tā ražotāja izvēle. Tātad viņš ir tas premiālais luks brands, kurš izvēlās veikt klīniskos pētījumus, lai viņam būtu pierādījumu bāze, lai cilvēkiem veidotos lielāka uzticība, ka tas nav vienkārši produkts ar labelu, ja, bet tas ir tiešām efektīvs un drošs, pirmkārt drošs produkts. Jo mēs visi gribam tiešām papildināt savu uzturu un uzlabot savu veselību. Bet ko tas produkts ar mums dara, mēs tiešām nezinām. Ja? Mēs neesam nekādi ķīmiķi, bet pat ķīmiķis nevarētu izvērtēt, ko tiešām uztura bagātinātājs dara ar viņu, ja viņš ilgstoši to lieto. Tāpēc šeit, protams, ir svarīgi saprast, ka tiešām tas ir tas ražotājs, kuram var ticēt, ka tas produkts, ko viņš piedāvā, ir drošs. Unikālas formas, protams, mēs gribam, lai tās formas būtu interesantas, būtu unikālas, būtu balstītas uz pierādījumiem, ka tās ir efektīvas un ka tās ļoti labi iedarbojās un ka tā, piemēram, ka tā formula spēj iziet cauri kuņģa sulai un uzsūkties zarnā. Ja? Sastāvdaļu sinerģija, piemēram, kad mēs redzam vitamīnu kompleksus, mēs tur redzam B1, B6, tur tālāk C vitamīns, D vitamīns, vai tie vitamīni vispār savā starpā var iedarboties, vai viņi var sadzīvot kopā vienā kapsulā. Jo ir vitamīni, kuri ir sinerģisti, kuri palīdz viens otram uzsūkties. Vitamīni un minerāli īstenībā, viņi var strādāt sinerģiski. Ja, tur, piemēram, C vitamīns un dzels, C vitamīns un kolagēns, viņi strādā sinerģijā. Ja tev nav C vitamīna, tad kolagēns visdrīzāk sliktāk uzsūksies. Tas pats ar dzelzi. Un ir pilnīgi pretējs variants, kad tie elementi, mums ir antagonisti. Jums ir tas cinks, jums ir tas dzels vienā kapsulā, bet viens pilnīgi iznīcina otru. Ja, kalcijs un dzels, piemēram, viņi nevar sadzīvot kopā. Un tāpēc tam ražotājiem atkal būtu jāizvērtē šie sinerģiskie likumi. Viņi var ielikt, ko vien grib. Neviens nesēž tāds guru profesors un skat, nē, šo te mēs neliksim tirgū, šeit sinerģija nav izsekota. Neviens tā nedarīs. Tāpēc, ja jūs paši neizvērtēsiet, vai nu jūs neizvēlēsieties tiešām to ražotāju, kurš jūs zinat, ka veic to sinerģisku kontroli,
tad, protams, neviens jums to nespēs garantēt. Un iespējams, ka jūs pat sev varat padarīt sliktāk ar to, ka jūs, piemēram, gadiem ilgi lietojat to cinku un pa lielam, tas var nonākt pie tā, ka jums būs dzelzs deficīts. Jo cinks lielā daudzumā un ilgstoši spēj antagonizēt dzelzs uzsūkšanās spējas. Nu, un, protams, zinātniskais centrs, tas ir vispār tops. Tas ir ļoti reti kuram ražotājam. Viņus tiešām var pārskaitīt uz 2 pirkstu rokām. Tos uzturbagātinātāju ražotājus, kuriem jau ir savi zinātniskie centri ar zinātniekiem, kuri pēta formulas un skatās laboratoriski, kā tās iedarbojās. Tagad praktiskais piemērs par magniju parunāsim, jo bieži vien cilvēki tiešām nezin, kā izvēlēties magniju, un šeit ir ļoti vienkāršs piemērs. Ir ļoti daudz, laikam ap 10 dažādas magnija formas, varbūt pat vairāk. Un kas ir svarīgi? Ir organiskās sāļu formas, ir neorganiskās. Un jums ir vienkārši jāatcerās parastais likums. Neorganiskie sāļi neuzsūksies pilnā mērā. Šeit jūs redzat, 90% ir magnija oksīds. Tas ir neorganiskais sāls. Šobrīd to visu var pārbaudīt internetā. Tas ir vienkārši viens klikšķis, jūs ievadat to, kas ir magnija oksīds, organiskā vai neorganiskā sāls. Visi jūs dabūjāt jūsu atbildi. Ka magnija oksīds mums izies cauri nierēm un čau paliks toaletē. 90% no visiem šiem 300 mg paliks toaletē, jūs vienkārši pa velti samaksāsiet. 10% ir citrāts, kas ir organiskās sāls, kuru spēj uzsūkties, un karbonāts, atkal neorganiskā sāls. Respektīvi 95% no šīs devas, no 300 mg devas, pa lielam gandrīz vai neuzsūksies. Es, protams, neieteiktu jums šo te magniju vispār izvērtēt savai lietošanai, bet ja jūs pērkat magniju aptiekā, visdrīzāk, ka jums ir magnija oksīds. Varbūt laktāts. Šobrīd es zinu, ka ļoti daudz lieto laktātu, tas ir daudz efektīvāks, bet oksīdu noteikti neņemiet lūdzu. Un šeit ir otra forma. Šeit mums ir magnija aminoskābju helāts, kas ir vispār helāts. Ja mēs iedomāsimies krabja spīli, un tad sanāk, ka mums ir magnija sāls, un tad zinātnieki ražotāja cehā, laboratorijā ir ielikuši šo te magnija sāli šajā te krabju spīlē, lai tas magnijs izietu cauri jūsu kuņģu un zarnu traktam. Sanāk, ka uzsūkšanās spēja šim te helātam ir daudz lielāka nekā parastai magnija sāls formai. Tāpēc tur, kur ir rakstīts magnija helāts, tas ir savienojums starp magnija sāli un kādu citu aminoskābi, kura palīdzēs jums efektīvāk to magniju uzņemt. Šeit ir jau konkrētāki piemēri. Magnija citrāts ir tātad kādi ir efekti, ja? Jo vispār magniju tās formas ir, kā es jau pieminēju, ap 10 dažādas, un katrai ir sava pielietošanas nozīme. Piemēram, magnija citrāts. Tam ir vispārējais tāds nomierinošs efekts nervu sistēmai. Tas palīdz aizcietējumu ārstēšanai un profilaksei un muskuļu krampju gadījumā. Bet, ja jums ir tieksme uz tādu šķidru vēdru izeju, tas noteikti jums pasliktinās situāciju, un jums tas ir jāņem vērā. Tad mums ir magnija malāts. Kādos gadījumos tas jums derēs? Ja jums ir sāpes ķermenī vai fibromialģija, ja, tās ir arī sava veida sāpes ķermenī, sāpes muskuļos, varbūt pēc treniņa sāpes, ja, kad muskuļi atjaunojās.
Šajā gadījumā magnija malāts, kas ir arī helāta forma, tur arī magnijs ir savienots ar skābi, tas varētu būt jums noderīgs. Un trešā forma šeit, kā piemērs, ir magnija helatēts, magnija bisglicināts. Tā ir visejošākā forma, tas ir domāts miega kvalitātes uzlabošanai, respektīvi cilvēki, kuriem ir tieksme uz trauksmi, depresiju, slikts miegs. Šeit magnija bisglicināts varētu būt, protams, ļoti, ļoti iedarbīgs. Vienkārši ir jāpielāgo deva. Jo dažreiz cilvēki lieto 200 mg, jā, nu tas nebūs iedarbīgs variants. Tīpaši, ja tas ir vīrietis, kas sver 90 kg, nu kādi 200 mg magnija? Protams, ka nē. Un vispār izvērtējiet, lūdzu, ja jūs esat sieviete ar svaru 65 kg, protams, jūsu deva tam pašam magnijam, kurš, manuprāt, ir jālieto vispār visiem, būtu pilnīgi, nu, labi, nepilnīgi, bet būs savādāka nekā jūsu partnerim, vīrietim, ja, kurš ir par 20 vai 30 kg smagāks. Tas ir arī jāņem vērā. Un tagad par ražotāju, kuram uzticos es, ar kuru strādāju jau pusotru gadu, jo īstenībā ir grūti atrast uzturbagātinātāju ražotājus, kuram var uzticēties, bet ir jāizvēlās tie, kurus tu spēj izpētīt. Jo īstenībā to ražotāju, protams, ir ļoti daudz. Nature Sunshine nav vienīgais ražotājs ar visiem nepieciešamajiem certifikātiem, kvalitātes certifikātiem un ar visām labākajām formām, bet tas ir tas ražotājs, kurš ir izgājis manu personīgo auditu, kad es esmu skatījusies vispār, kas viņiem tad ir. Un uz doto brīdi tas ir ražotājs, kuru es varu jums ieteikt. Par certifikātiem. Šeit, protams, tie visi certifikāti jums neko neizteiks. Šeit mums ir Austrālijas TGA certifikāts, piemēram, es jums vienkārši varu pateikt, ka tas ir ļoti, ļoti grūti dabūjams. Un maz kurš ražotājs tiešām var to apgūt, tas ir, jo Austrālijas veselības departaments pats izvērtē tieši terapeitiskos produktus, kad viņi izsniedz šo certifikātu. Viņš ir ļoti sarežģīti iegūstams. FDA, arī Food and Drug Administration, tā ir organizācija, kura pārvalda uzturbagātinātāju sektoru Amerikā, bet ar nelielu bet. Ja nav nekādas sūdzības par blakus parādībām, par tur smago metālu kaut kādu ievērošanu un tā tālāk, kaut kādas sūdzības, ja nav iesniegtas FDA, tad nekas netiek darīts. Un FDA nav nekādas darīšanas par to, kas notiek ar to uzturbagātinātāju tirgu un vispār ar tiem ražotājiem un viņu produktiem. Tikmēr nav nekādas sūdzības. Tāpēc, ja ražotājs pats iegūs šo FDA certifikāciju, tas nozīmē, ka viņš pats paaicina to federālo organizāciju, kura nāk ik gadu un pārbauda, vai tiešām viņiem tas ražošanas process ir pilnīgi atbilstošs visai dokumentācijā un kas tad viņiem tur tiešām notiek. Vai viņiem tur žurkas neskraida pa laboratoriju, ja? vai cehu. Šeit ir vēl daži certifikāti. Kāds varbūt jums kaut ko izsaka, jā, piemēram, ja jūs strādājat komerc sektorā, droši vien, ka jūs zinat par ISO certifikātu, ka tas ir nepieciešams ražošanas uzņēmumiem, jā, nu, tas nav obligāts atkal, jā, bet tas ir, piemēram, es strādāju diezgan ilgu laiku farmācijas uzņēmumā, un mums bija ISO certifikācija, un katru gadu, kad mums bija jāiziet resertifikācija, protams, tas bija, nu, vienkārši šausmīgas galvas sāpes, un kas tur notika ar mūsu noliktavu, un kā tur visu pārbaudīja un pārbīdīja, un katru gadu tas bija tiešām murgs, jo tiešām katrs no šiem te certifikātiem prasa lielus gan naudas ieguldījumus, gan, protams, kontrolas procesu monitorēšanu.
tas ir sarežģīts process. Un ja mēs iedomājamies tiešām to certifikātu daudzumu, kurš ir, piemēram, šim uzņēmumam, ja uzturbagātātāju ražotājam, un tikai dažiem citiem, protams, mēs tad saprotam, ka tie ir tiešām tie premium sektora ražotāji, kuri iegulda diezgan daudz tieši kvalitātes jautājumā. Analīze uz piesārņotājiem, tas bija tas, ko es gribēju arī jums izstāstīt nedaudz sīkāk. Tas arī nav nekas obligāts. Jums droši vien ir grūti iedomāties, ka, piemēram, lietojot lucernu, ja, tā bieži tiek ieteikta cilvēkiem ar paaugstinātu, ar podagras riskiem, ja, ar paaugstinātu močivāja kislotā. Kāds palīdziet man? Urīnskābe. Tieši tā. Jā, paldies. Tad, piemēram, tā lucerna var būt ļoti, ļoti piesārņota ar jebkādu metālu un pesticīdiem. Un neviens to īpaši nepārbauda. Ja tas iziet kaut kādu vismaz to normu robežu, jā, tas var nokļūt tirgu, un īstenībā, ja neviens neveiks nekādu ekspertīzi, neveiks nekādus testus, tad tā lucerna ar to paaugstināto pesticīdu daudzumu, piemēram, savā sastāvā, protams, var ļoti viegli nokļūt līdz jums, un neviens par to, protams, nekad mūžā neziņos. Un tad, protams, ir Kalifornijas Proposition 65, viens no stingrākajiem noteikumiem attiecībā uz svina saturu, un, protams, reti kurš ražotājs ieviesīs savā ražošanas procesā šo te proposition, šos te noteikumus, jo tās ir galvas sāpes, tur tas svins ir visu laiku jāmonitorē, tā resertifikācija atkal jāaiziet cauri. Un tas ir tiešām reti kurš ražotājs uz to visu ies. Un kas vēl tiek veikts tad Nature Sunshine uzņēmumā, viņi veic vairāk par 600 pārbaudes testiem uz dažāda veida atlikumiem. Tie ir 60 pesticīdu veidi, raugs, pelējumu sēnītes, baktērijas un daži citi. Respektīvi, viss, kas vispār var nokļūt no tiem augiem, kas tiek pielietoti, jo lielākā daļa produktu, kas ir izmantota Nature Sunshine tieši uzņēmumā, tie ir tieši dabīgie augu produkti. Viņi ir ar to arī uz tā specializējās. Un tad tiek veikta tāda ekspertīze, kas saucās mass spektrometrija, varbūt kāds no jums ir saistīts ar ķīmiju. Es, piemēram, kad mācījos pārtikas un tehnoloģiju fakultātē, mums bija pāris nodarbības laboratorijā. Mēs skatījāmies, mums biolaboratorijā arī ir iegādāts, un arī Latvijas universitātē ir mass spektrometrijas aparāts. Tā ir tāda milzīga mašīna, maksā 100 000, un tad tas mass spektrometrs, viņš izpēta līdz molekulārajām daļām. To, kas var vispār tikt atrasts, kādas atliekas var tikt atrastas produktā. Šeit ir neliels piemērs. Es negribu jūs nobiedēt. Tas nav mans uzdevums, bet es gribu vienkārši jums izstāstīt, kā var būt. Tātad ir tāda organizācija, kas saucās Lead Safe Mama. Jūs varat iegooglēt. Viņiem ik pa laikam iznāk visādi interesanti pētījumi. Viņi ir pilnīgi tāda neatkarīga organizācija. Tā bija sākotnēji mamma, kas vienkārši saprata, ka viņa grib izvēlēties saviem bērniem vitamīnus un minerālus un būt droša vispār par to, ka viņiem to drīkst lietot. Un tas viņiem nekādā veidā nekaitēs. Viņa pati sāka to visu pētīt. Viņa sniedza tos paraugus laboratorijā, un tad viņa skatījās, šeit viņi ir nepielietojuši diezgan daudz, tur, piemēram, tās sastāvdaļas, kur ir norādīta. Tur var visu izpētīt, paskatīties, vai tiešām tad tajā kapsulā ir tas, kas ir norādīts uz tās burciņas.
tās etiķetes. Un tad, kas tika atklāts tieši šajā te testā, kas tika veikts pagājušo gadu, 24. gads, mēs redzam, tātad viņi pārbaudīja uz 4 smagajiem metāliem, tas bija arsēnijs, kadmijs, tad dzīvsudrabs un svins, un ko viņi atklāja? Ka ar dzīvsudrabu un svinu viss ir ok, netika atklāts, bet arsēns tika atklāts daudzumā 81 tūkstots, kad maksimālā pieļaujamā deva ir mazāk par 10. Un šeit mēs redzam, ka ar kadmiju bija tas pats. Tātad smagie metāli, nu ar tiem visiem jūras produktiem, jā, kelp, tās mums ir jūras zāles, jā, kelps nāk no jūras zālēm, tas ir ļoti, ļoti labs joda avots, bet, protams, kā arī ar zivīm, tur ir diezgan liela riski dabūt tos smagos metālus. Un tad sanāk, lūk, šāda te uzturbagātinātāja burciņa nonāca līdz klientam, kurš to vienkārši ir notestējis. Un tāda šeit mums parādās aina. Produkta unikalitāte atkal viens no, laikam, tādiem pamatojumiem, kāpēc es izvēlējos strādāt ar šo brendu. Es atkārtošos, tas nav vienīgais ražotājs, ar kuru es darbojos. Protams, ne visi produkti viņiem ir pieejami, dažas formas, piemēram, man dažreiz neder, ja strādājot ar klientu, piemēram, man ir nepieciešams magnija bisglicināts, viņiem tādas formas nav, un tad es lietoju to citu magniju, kuru es atkal esmu izpētījusi no tiem ražotājiem, kuriem es uzticos, bet to ražotāju ir ļoti, ļoti maz. Bet pa lielam, kas man patika šajā te uzņēmumā un viņu produktu klāstā, ir tas, ka viņiem ir unikāli produkti, kuri ir izstrādāti viņu zinātniskajā centrā, un daļai no produktiem ir veikti klīniskie pētījumi. Tas, manuprāt, ir super svarīgi, ka tu saproti, ka tiešām pret to produktu ražotājs attiecās kā pret farmācijas zālēm. Un, manuprāt, tas ir vērtīgi. Šis te produkts Ultrabiome Detox satur L-glutamīnu klīniski pamatotā devā. Mēs varam dzirdēt to atkal mārketinga visādos veidos, klīniski pamatots tas, bet šeit ir klīniski pamatots, tas nozīmē to, ka ir veikts klīniskais pētījums. Tāpēc tas L-glutamīns šajā produktā ir tieši tādā devā, kādā tas ir nonācis līdz plauktiem. Respektīvi, jūs varēsiet pēc tam arī papētīt, kas te bija par pētījumiem zinātniskajiem. Šeit ir daktare Manda, kas ir veikusi šos te klīniskos pētījumus. Viņa strādā Nature Sunshine laboratorijā kā zinātniskais darbinieks, un viņa ir pētījusi ļoti, ļoti dažādas un super tādas sarežģītas lietas par proteīnu degradāciju un tur nezinu kas, bet galvenais ir viens no pētījumiem, pie kura viņa ir strādājusi, ir par to, ka L-glutamīns ir nepieciešams, lai atjaunot zarnu barjeras funkciju. Kad mums zarna ir iekaisusi, kad mums ir ilgstoša disbioze vai IBS, iekaisusi zarnu sindroms vai pārlieku baktēriju augšana zarnās, kas tiešām cilvēkam ļoti traucē dzīvot, un bieži vien arī ārsti nevar tiešām pateikt, kas nav tā. Piemēram, gastroskopija jums nepateiks pa lielam, ka jums ir iekaisušas zarnas sindroms. Ja? Tāpēc L-glutamīns ir ļoti, ļoti spēcīgs tāds aģents, kas uzlabo zarnu barjeras funkcijas. Un šeit tika veikts konkrēts pētījums 4 nedēļas, nekas fantastisks, tikai 38 cilvēki, bet viņi bija.
Tie bija reāli cilvēki, protams, izņemot šo te formulu, kas vēlāk tika iekļauta šajā te produktā, ultrabioms. Izņemot šo te formulu, kuru lietoja daļa no šiem dalībniekiem, viņiem bija arī vidusjūras diēta, viņiem bija sports, aktīvs dzīvesveids, viņiem bija konkrēti uzlabojumi dzīves kvalitātē, bez tā nekāda zelta tabletīte jums, protams, nepalīdzēs, ja jūs nepielāgosiet savu dzīvesveidu attiecīgi. Un tad viņiem bija, protams, novēroti milzīgi uzlabojumi gan sliktā holesterīna līmenī, gan citi arī metabolie rādītāji, piemēram, vidukļa apkārtmērs, svars, arteriālais spiediens, visi klīniskie rādītāji, antropometriskie rādītāji, viņiem bija uzlaboti. Starp citu, ja jums būs interesanti tiešām par šiem te klīniskiem rādītājiem, jūs man varat atsūtīt, es jums varu arī parādīt šos te atklājumus. Bet, manuprāt, šīs te lekcijas ietvaros mums jau ir pietiekoši daudz zinātniskās informācijas. Tad beidzot stāstu tieši par šo produktu. Tas vienkārši ir mans mīļākais produkts, tāpēc es arī viņu izvēlējos jums šodien viņu izmantot vienkārši kā trusīti, lai parādītu, tad, kas mums ir jāpēta, kad mēs izvēlamies savu produktu, man, piemēram, kā uzturu zinātniekam, uz ko es skatos, kam es pievēršu uzmanību, izvēloties produktus, ar kuriem es strādāju. Tātad šeit sastāvdaļas darbojās pēc kāda principa. Šeit ir pārtikas šķiedrvielas, psilijas, ābolas šķiedrvielas, inulīns, frukta oligosaharīdi, linsēklas un dažādas gumijas. Nezinu, vai tas ir korekti, ja? Manuprāt, gumijas. Es neesmu pārliecināta. Krieviski kamidzi, guara vai kamidzi un tā tālāk. Un šīs te šķiedrvielas, viņas veido substrātu īsās ķēdes taukskābju ražošanai. Tie, kas ar mani mācās kursā, dietoloģijas kursā, droši vien, ka jūs atcerēsieties, es ceru, ka jūs atcerēsieties, kad mēs runājām par to īsās ķēdes taukskābju ražošanu, kas mums palīdz uzlabot zarnu mikrobiomu. Un tas mums tiešām tiek veicināts un uzlabots pateicoties daudzveidīgām šķiedrvielām, kas nonāk kā prebiotikas mūsu zarnu traktā. Tālāk šeit tiek pielietoti arī fitoekstrakti, brokoļi, burkāni un tā tālāk, kas palielina antioksidantu izturību. Tad mums ir cinks, lai palīdzētu proteīnu sintēzei un nomākt iekaisumu zarnās, un chlorofilīns, kas palīdz saistīt toksīnus un samazināt slodzi uz zarnu epitēliju. Respektīvi, viss ir pamatots un viss ir zinātniski pamatots. Tas ir tas, kas ir vērtīgs man. Pāris vārdi par prebiotiķiem. Es ļoti gribu jums visiem izsūtīt caur administratoru šo te prezentāciju, jo jūs šeit varēsiet ieiet. Šeit ir links uz šo te zinātnisko bāzi NCCIH, un šeit jūs varēsiet palasīt par visām probiotiku šķirnām, kas vispār eksistē, un kāda ir nepieciešama jums konkrētajā gadījumā. Piemēram, ja jums ir, piemēram, vaginālā disbakterioze, jums vajadzēs noteiktas šķirnes laktobaktērijas, bifidobakterijas varbūt īpaši jums arī nebūs vajadzīgas. Un šeit jūs varēsiet palasīt par visām par autoimūnām saslimšanām, kuras baktērijas šķirnes ir nepieciešamas tieši konkrētā psoriāzes gadījumā vai hipoteriozes gadījumā. Tur viss būs sarakstīts un viss ir zinātniski aprakstīts. Kāpēc tas ir svarīgi? Atnākot uz aptieku un pateicot man lūdzu probiotikus, labākajā gadījumā jūs nopirksiet probiotikus pēc antibiotika kursa, bet daži īstenībā pat ignorē šo te posmu. Jūs vienkārši paņemsiet probiotiķus. Kas tur ir iekšā, cik tur koloniju veidojošo to vienību, vai kādas tur tās šķirnes. Jūs, protams, es domāju, ka to neizvērtēsiet. Bet tas ir svarīgi, jo, piemēram, šeit jūs varat redzēt, ka vienai vienīgai kompānijai Nature Sunshine ir tikai 3 dažādas probiotiķu, dažādi produkti,
kas satur probiotikus. Un viņi visi ir dažādi, viņi visi ir pielietojami dažādiem, dažādām sūdzībām. Piemēram, Bacillus coagulans. Šeit jūs redzat, šeit ir tikai viena konkrēta tā baktēriju šķirne. Jūs pērkat probiotiķus, bet nevis kaut kādu tur kompleksu, kur ir visa padrusciņai. Šeit ir viena vienīgā šķirne, 3 miljardi. Tā ir sporu veidojošā šķirne, tā ir vienīgā, jo pārējās, piemēram, laktobaktērijas, viņas diezgan aktīvi zaudējās, kamēr viņas iet caur zarnām. Viņas varbūt 30% nonāks līdz uzsūkšanās posmam. Lielākā daļa neizies to visu posmu, tāpēc tur ir svarīgi arī to koloniju daudzums. Tur jūs skatāties 10, 20 miljardi, ja, jo vairāk, jo labāk, jo jūs daudz ko pazaudēsiet pa ceļam. Jūs redzat, arī šeit Lactobacillus ir 5 miljardi, Bifidobacterium longum ir 2 miljardi, daudz to miljardu, ja, to koloniju. Šeit ProB11, tas ir viens no populārākajiem probiotika produktiem, Nature Sunshine, viņiem ir 12 miljardi. Šeit ir 11 dažādas šķirnes to probiotiķu, un tāds vispārējs pielietošanas komplekss. Bet Bacillus coagulans ir, viņš labāk uzsūcās. Viņam nav nepieciešams tik liels daudzums, bet viņam ir konkrēts pielietošanas mērķis. Jūs nelietosiet viņu pēc antibiotikām, piemēram, ja jums viss ir labi. Bet ja jums ir iekaisusi zarna, piemēram, vai jums ir disbioze, vai jums ir uzpūsts vēders pēc konkrētiem produktiem vai vispār cauru gadu, ja jums ir tiešām sūdzības, tad Bacillus coagulans tas ir tas, kas jums varētu palīdzēt šo te stāvokli uzlabot. Tāpēc, protams, galvenais nav tas koloniju veidojošo vienību daudzums. Galvenais ir tās šķirnes, kuras jūs izvēlaties, un vai tās ir piemērotas jums. Nu, un, protams, ja jums būs interese, jūs varēsiet ieiet interneta mājaslapā un paskatīties. Viņiem ir ļoti fantastisks plašs produktu klāsts, un ļoti liela daļa no šiem te produktiem ir tādi kā superfood varianti, piemēram, Power Greens, bet tas nav vienkārši pulveris ar šķiedrvielām. Tur ir fermenti, tur ir adaptogēni nelielā daudzumā, fermenti, lai viss, ko jūs apēdat, jums labāk uzsūktos, fermenti, kuri palīdz uzsūkšanās procesam. Tur ir detoksikācijas aģenti, respektīvi tie produkti smalcinātā veida, pulvera veidā, kas palīdzēs jūsu aknām un nierēm labāk aktivizēt to detoksikācijas procesu, kas pats par sevi notiek visu laiku nepārtraukti. Nu, un, protams, chlorofils, tas ir viņu tāds superprodukts, ar ko, laikam, lielākā daļa cilvēku arī iepazīstās ar šo te brendu. Tas ir viņu populārais chlorofils, tam arī ir ļoti daudz pielietojumu mērķu. Pirmkārt, tas ir, protams, detoksikācijas aģents, viņš samazina iekaisumu, bakteriālo augšanu, kad ir pārlieku baktēriju, to patogēno baktēriju augšanas process, samazina sliktās smakas, jā, kas pārsvarā notiek dēļ tā, ka mums organismā vienkārši ir ļoti daudz metabolo atkritumu, kas turpina savu dzīvi mūsu kuņģa un zarnu traktā. Nu, un daudz kas arī cits, ar ko jūs varēsiet iepazīties patstāvīgi. Jā, ja jums būs interese par šo te produkciju, kā to iegādāties, jūs varēsiet man uzrakstīt vai nu Instagramā, vai nu man uz e-pastu, jo tikai pēc reģistrācijas jums būs klienta cenas, kas ir par 30% zemākas nekā tas, kas ir norādītas mājaslapā. 30% ir diezgan ievērojami. Nu, un arī es gribētu pieminēt to, ka Nature Sunshine kompānija, viņa iegulda
Nevis mārketinga materiālos, tā kā jūs neatradīsiet viņus aptiekās, kaut gan Austrālijā, piemēram, viņi pārdodās, viņu produkcija ir nopērkama tieši aptiekās, viņiem ir nedaudz cita pieeja tajā tirgu, bet Eiropas tirgu viņi strādā pēc tas, kā viņš saucās, ķēžu, ja? Ķēžu mārketinga tips. Pareizi es saku? Ir tāds mārketinga veids. Сетевой принцип маркетинга, respektīvi jūs nopērkat, un tad jums tur veidojās jūsu balans, tad jums nāk tur cashbacks, jūs Tīkla mārketings, tīkla, tīkla. tīkla, jā, paldies, paldies, Diana. Un tas strādā pēc tā tīkla mārketinga principa, respektīvi ir ražotāji, uzturbagātinātāju ražotāji, piemēram, nezinu, tur Doppelherz vai, nezinu, Müller, kas iegulda naudu mārketingā, lai paplašinātu to sabiedrības informētību vispār par to, ka viņi eksistē un par to, ka viņu produkts ir labs un kvalitatīvs. Un tīkla mārketinga kompānijas, viņas vienkārši izmanto citu mārketinga pieeju. Viņi tad viss ir organizēts tādā veidā, ka katrs cilvēks, kurš šo produktu pērk vai piedāvā citam, viņš nopelna nelielu tur, nezinu, procentu, kas viņam tiek akumulēts, un tālāk viņš turpina pirkt un pirkt un pirkt. Respektīvi, tas ir vienkārši cits mārketinga princips. Bet, protams, uz produkta kvalitāti tas nekādā veidā neatiecās. Lūk, varbūt ir jautājumi. Es tūlīt paskatīšos, kas par lielu probiotikām. Man liekas, ka viņiem bija viens variants, kas nav slikts, bet es neatceros, kā viņš saucās. Tur viņiem ir dažādi veidi, viens no tiem bija ok. Bet runājot par aptiekas probiotikām, tur ir tāda lieta, ka viņas ir ļoti dārgas. Mēs varam aptiekā atrast uzturbagātinātājus, kas tiešām ir lēti. Lielākā daļa, protams, nebūs kvalitatīva, bet ir lēti. Aptiekas probiotika ir ļoti dārgi. Ja jūs paskatīsieties par 10 kapsulām, vai tur 8 vai 10 kapsulas pārsvarā viņiem ir iepakojumā, jūs maksājat 15 vai 16 eiro. Tas tiešām ir, manuprāt, daudz. Šeit, ja jūs pārskaitīsiet to šajā te, piemēram, kā viņš saucās, Pro B11, ja, viņiem ir 90 kapsulas, un šī te, es neatceros, cik viņš maksā, bet ap 30 eiro. Respektīvi, tā cena, protams, ir daudz zemāka un pieejamāka. Jā, es nesaku, ka šajā te brendā Nature Sunshine viss būs lētāks nekā aptiekā. Godīgi, es jums saku uzreiz, ka tā nav. Bet runājot par probiotiķiem, tiešām aptiekā viņi ir dārgi. Par Nutrilite es neko nezinu. Nevarēšu nokomentēt, šo te es nepazīstu. Так, jā, prezentācija būs tiem, kas ir atnākuši. Jana, ja jūs atnācāt kādā citā veidā, jūs man varat uzrakstīt uz e-pastu. Es atstāju šeit e-pastu. Es jums atsūtīšu labprāt to prezentāciju. Zinu, es zinu, ka kvalitātes jautājumā viņu eļļas, viņu omega-3 eļļas ir labas. Tur ir ļoti laba kvalitāte, tur viņiem ir viss certifikācijas process drošs, viņiem ir labas tās izēvielas, tur viņi tam visam seko līdzi. Tāpēc tur neko sliktu nevarēšu pateikt. Es arī pazīstu to profesoru, kurš strādāja pie Zinzino vispār brenda un produktu ražošanas un formulas. Tas ir diezgan tāds respektabls, iecienīts profesors dietoloģijas un uztura pasaulē. Tā kā viss ar viņiem, kvalitātes ziņā ar viņiem viss ir labi, bet, manuprāt, cenas bija diezgan augstas arī. Jā, šeit tāpēc katram vienkārši ir jāizvērtē, kas jums ir svarīgi un, kur tad var, kāds tad lēmums būs pareizāks priekš jums. Tā, varbūt es vēl kaut ko esmu palaidusi garām.
Jā, Anda mums rakstīja agrāk, ka ir skeptiska, ka ir dzirdēts, ka pārtika labāk uzsūcas organismā nekā tabletes. Protams, pārtika ir tas, kas ir izdomāts dabā. Tas ir tas, kas notiek organiski. To neviens tur nav salicis vienā tur kapsuliņā un uz priekšu. Tad mēģiniet kaut kādā veidā to visu uzsūkt. Bet es domāju, ka šeit ir tā. Viss sākas ar pārtiku, un tad jūs jau varat izvērtēt, kas jums nepietiek, ko jūs varat likt klāt, vai varbūt jūs izvērtējat arī klīniskās analīzes, jūs zinat, kādas jums ir problēma sfēras, un tad jūs jau zināsiet, ko jums vajadzētu papildināt. Pilnīgi tad pārslēgties jau šodien uz uztura bagātinātājiem un pateikt sev, un viss tagad. Pārtika ir, protams, forši, bet man te ir manas burciņas, un es tagad, man ir jauns dzīves posms. Protams, tā tas nedarbojās, jo tas, ar ko mēs arī sākām, ja, tas ir bagātinātājs, tas ir papildinājums. Tāpēc, ja jūs neēdīsiet normāli un pilnvērtīgi, nekas jums labs arī nebūs. Bet šie te varianti, šie te uzturbagātinātāji ir veids, kādā jūs varat pilnveidot to savu šķīvi, kurš nevienmēr ir perfekts. Un ticiet man, tas arī nav vienmēr perfekts. Gadās visādi. Bet šeit jums ir variants, kā piemēram, šodien man trūkst olbaltumvielas. Es saprotu, ka es gribu aiziet uz restorānu, es gribu pieēsties beidzot to pastu, man ļoti tur garšo pasta vai rizoto, un tur nav nekāds pilnīgi olbaltumvielas. Un ko tad darīt? Nu, tad es pusdienās vai, piemēram, pirms es eju uz to restorānu, es iedzeru olbaltumvielas, varbūt ar šķiedrvielām, kokteļa veidā. Tādā veidā es papildinu, es nonāku līdz tai normas robežai. Jo, protams, ja mums trūkst olbaltumvielu, tad mums sākas tūska, mums sākas problēmas ar asinsvadiem, mums var sākt izkrist mati un vispār kopējais olbaltums mums arī samazināsies ar laiku. Un tad mūsu olbaltumvielas mums nebūs pietiekošas vispār bioķīmiskajiem procesiem un hormonu veidošanai elementāri. Olbaltumvielas ir vajadzīgas. Dion, man liekas, cik es zinu, tas ir vietējais ražotājs. Es vienkārši šeit netālu no tās ražotnes dzīvoju, es braucu pāri, bet es tiešām neko nezinu par viņu produktiem. Vai viņi tiešām ražo izeivielas, vai nu viņi tomēr pārpako. Jo, cik es zinu, neviens pie mums šeit neko neražo. Diemžēl. Farmācijas uzņēmumi arī. Viņi neko neražo, viņi pārpako. Viņiem ir formulas izgudrotas, bet šeit uz vietas viņiem ir pārpakošanas bizness. Tā. Nav tā, ka jūs nespējat īsti būt objektīvi, ja strādājat ar noteiktiem uzņēmumiem. Ziniet, tas bija tas, laikam, par ko man bija vislielākās bažas sākumā, kad es vispār iepazinos ar šo te ražotāju. Protams, man bija ļoti lielas bažas par to, ka es tagad vairs nebūšu objektīva un tagad nezināšu, kur ir taisnība un kur ir manas, teiksim, komerc intereses, ja? Bet tad es sapratu, ka īstenībā katru ražotāju izpētīt tik smalki, jo es, piemēram, apmeklēju regulāri Nature Sunshine konferences, kur ir zinātniskie darbinieki ar prezentācijām, kas stāsta par zinātniski pamatotiem argumentiem, kāpēc šie te produkti tiešām ir iedarbīgi, efektīvi un droši. Un es saprotu, ka, protams, par šo te produkciju man ir visvairāk informācijas. Un tālāk es jau ieslēdzu savu kritisko domāšanu. Tas ir tas, ko daru es. Tāpēc pilnīgi pārslēgties tikai uz vienu ražotāju un izmantot tikai Nature Sunshine un tad uzrakstīt sev Instagramā, ka es esmu Nature Sunshine, nezinu, uzturas zinātniece, jo daudz cilvēki, kas nodarbo tīri ar izplatīšanas biznesu, protams, viņi tā arī dara.
Viņi tur saka NSP kaut kas tur. Man būtu NSP Inna. Bet, protams, tā nav, jo tas nav vienīgais ražotājs, ar kuru es strādāju. Ir konkrēti gadi, ir piemēram produkti, viņiem vienkārši nav dzels, piemēram. Dažreiz ir jēga nedaudz pacelt dzelzi, piemēram, grūtniecības laikā. Vai vienkārši, kad cilvēkam jau ir diezgan smaga tā anēmija vai latenta anēmija, tad, protams, bez dzelzs būs ļoti grūti. Viņiem ir ļoti forši uzturoši tādi produkti, kas palīdzēs darbā ar to anēmiju, ja, kas palīdzēs, piemēram, dzelzim labāk uzsūkties, vai kas palīdzēs asins cirkulāciju uzlabot, kas arī ir svarīgs, kad ir zems hemoglobīna līmenis. Bet tur atkal ir jāizvērtē. Es ļoti gribu ticēt, ka es palieku objektīva. Es visu laiku cenšos ar sevi veikt šīs te diskusijas, vai tiešām tad šeit es visu izvērtēju, visus faktus, un tad es pieņēmu pareizu lēmumu. Un dažreiz ir grūti, bet, protams, es varu arī pieņemt to, ka es nebiju pilnīgi objektīva. Un tad man ir vienkārši jāapstāž, jātaisa pauze, elpa izelpa, un tad es turpinu strādāt, turpinu attīstīties, lasīt literatūru, skatīties pētījumus, un tad attīstīt to kritisko domāšanu tālāk, lai nebūtu subjektīvai lēmumu pieņemšanai. Kādu dzelzi. Ir dzels no Thorn. Thorn, starp citu, ir arī viens no premium segmenta ražotājiem. Manuprāt, viņš tā saucās pareizi, bet tas ir vienkārši mass-market produktā, tirgu pieejams, iHerb, jūs varat to pasūtīt. Thorn ir viens no tiem ražotājiem, kuriem, starp citu, es arī uzticos. Viņiem ir arī klīniskā bāze, pierādījumu bāze diezgan labi attīstīta. Tāpēc to arī droši var lietot. Visiem bez analīzēm, tas ir tāds populārs jautājums. Atkarīgi no tā, vai jūs esat sieviete vai vīriete, sievietēm un īpaši kāda vecuma sieviete, protams, sākot ar 40, pat 35 gadi, tur jau sākas nedaudz citas vajadzības, lai palīdzētu arī hormonālajiem līdzsvaram, bet tā pa lielu kopumā pilnīgi visiem ir jālieto omega-3, kvalitatīva omega-3, magnīs, tādā formā, kura jums ir nepieciešama. Šodien mēs par to parunājām. Un D vitamīns, bet D vitamīns ir jālieto tādā devā, kas ir atbilstoši jūsu analīzēm, jo nedrīkst nekādā gadījumā pārdozēt. D vitamīns lielā devā būs toksisks. Tāpēc mēs vai nu mēs lietojam minimālo devu rekomendēto, piemēram, to 1000 vai 2000 labi ziemā var, bet tad ik pēc 6 mēnešiem būtu jāpārbauda analīzes. Ja jūs tiešām jau esat super augstu virs tās references normas, tad būtu jāpiebremzē. Tīpaši, ja jūs lietojat pilienus. Pilieni vispār, viņiem ir tāda tendence, ka tur tā koncentrācija nav viendabīga. Jūs, piemēram, paņemat tos pilienus, jūs varat iepilināt ne 4000, bet 24, jo tas D vitamīns, tā koncentrācija bija tiešām tur augšā, kur jūs to paņemāt. Un tad jūs lietojat katru dienu pa tos 24,000, un pēc pusgada jums tur ir hipertoksicitāte. Tāpēc tas ir svarīgs. Bet arī sievietēm, protams, pēc 35 mēs ieteiktu kolagēnu, jo mūsu dabīgā sintēze jau pārtraucas pamazām, sākot ar 25 gadiem, un lai ar mūsu locītavām, kauliem nesāktos visādas problēmas, lai mums āda saglabātu savu spīdumu un svaigumu, cik vien ilgi tas ir iespējams, es, protams, ieteiktu profilaktiski lietot kolagēnu regulāri.
vai kalciju pēc 40 vajag un drīkst lietot. Atkal tas ir ļoti atkarīgs no jūsu anamnēzes, vai jūs lietojat pietiekoši daudz piena produktus, ja vai jūs ēdat pilnvērtīgi, vai jūs ēdat visādus zaļumus ikdienā, vai jums ir problēmas ar kauliem un locītaviem, ja, un sūdzības, vai jums ir pietiekami daudz olbaltumvielu, vai jūs apēdat 90 gramus olbaltumvielu dienā tīrā veidā. Ja jūsu ēšanas paradigma ir ļoti tālu no ideālas, tad, protams, kalciju arī varētu lietot. Bet tā deva, tai devai jābūt pielāgotai, jo, ja jūs sākat lietot to pārlieku kalciju, tad jūsu notiek tā saucamā kalcifikācija, ja, jūsu asinsvados, un tas arī nav nekas labs. Tā kā mierīgi, varbūt kursa veidā, kopā ar D vitamīnu, to varētu darīt, ja jūs jūtat, ka tā varētu būt jūsu tāda problēma zona, lai novērstu osteoporozes riskus. Par kolagēnu lietošanu, kā pareizāk lietot. Kolagēnu mēs lietojam no rīta uz tukšas dušas. Jūsu gadījumā tad jūs lietojat dzelzi, un jūs varat to dzelzi iedzert kopā ar kolagēnu. Ja? Viņi pilnīgi normāli sadarbosies sinerģiski. Un tad jau pēc brokastīm jūs varat lietot omegu un D vitamīnu. Omega un D vitamīns labāk lietojami ar taukiem un dienas pirmajā pusē. Jā, C vitamīns ļoti labi draudzējās gan ar dzelzi, gan ar kolagēnu. Jūsu komplekts būs C vitamīns, kolagēns un dzelzs. Man ir tik liels prieks, ka jūs esat šodien šeit, ka jūs esat tik daudz, un jūs uzdevāt man tik daudz jautājumu. Jūs vienkārši nevarat iedomāties, cik mani tas iepriecina. Tā, nu vēl viens jautājums mums ir par B vitamīniem. Ir dažādi varianti, kompleksi, kāda kombinācija ir efektīvāka? Jā, ziniet, tas ir ļoti labs jautājums, jo, kad es mācījos, mums bija informācija par to, ka daudzi B vitamīni viņi antagonizē viens ar otru, ka viņi nedraudzējās kopā un vajadzētu tomēr viņus lietot pa lielam, bet tad, kad es jau mācījos vēl tālāk uzturzinātnē šeit maģistratūrā, mums bija tāds fantastisks pasniedzējs, kas bija mutes dobu žokļu ķirurgs, un viņš teica, ka īstenībā mēs tik daudz tās beškas lietojam ikdienā, visos procesos, un viņas vienkārši aizplūst visu laiku. Un mēs nevaram paspēt vienkārši tās papildināt. Tāpēc tas viss antagonisms, viņš nav tik svarīgs šajā jautājumā, jo mēs vienkārši tos B vitamīnus zaudējam, lietojam ļoti, ļoti, ļoti lielā daudzumā. Tāpēc viņš teica, ka tomēr vajadzētu mums tos lietot visus kopā. Un es personīgi tā arī daru, un pati kursiem, un saviem klientiem arī pārsvarā iesaku tomēr B vitamīnus lietot kompleksa veidā. Bet ir jāskatās arī, lai nebūtu tur B12 fantastiski lielā devā. Tas ir tas, kas ražotājiem ļoti patīk. Ja jūs lietosiet B vitamīnus no mass marketa, ja, piemēram, nezinu, aptiekā laikam jūs nenopirksiet. Mums Latvijā ir, starp citu, ļoti, ļoti ierobežota tā maksimālā deva. Tāpēc pārdozēt no mūsu aptiekas produktiem būs grūti. Tas, cik tas būs efektīvs produkts, tas ir cits jautājums, bet pārdozēt būs grūti. Bet ja jūs iHerbā nopirksiet kaut kādus B vitamīnus, lūdzu, paskatieties, cik procenti tur ir B12 no dienas pieļaujamās normas. Jo pārsvarā B12 tur ir 10 000, 20 000 no dienas pieļaujamās normas. Tas ir ļoti daudz. Un tas, protams, nav pilnīgi droši. Jā, rauga pārslas ar B vitamīnu ir ļoti labs un pilnīgi drošs
papildinājums. Gan no B vitamīnu viedokļa, gan arī no olbaltumvielu papildinājumu, jo raugs, jā, tas deaktivētais raugs, kā viņš saucās, yeast, nutritional yeast, ja, jūs varat arī Livin veikalā, bioveikalos nopirkt. Tas ir augu izcelsmes, tās ir augu izcelsmes olbaltumvielas ar ļoti lielu dabīgo B vitamīnu sastāvu. To jūs varat droši lietot un jūs nepārdozēsiet. Nu labi, liels paldies jums. Ceru, ka bija vērtīgi. Es nosūtīšu prezentāciju un arī lekcijas ierakstu caur Inetu jums visiem uz e-pastu. Tiem, kas nav caur to galu, lūdzu uzrakstiet man uz e-pastu vai Instagramā. Es jums visu nosūtīšu privāti, labprāt atbildēšu uz visiem jautājumiem. Man prieks, ka bija vērtīgi. Paldies! Paldies! Lai jums arī jauks vakars! Visu labu! Atā!